Ascoltu esi Dievu prieks, uz Ikviena ģenerālā asambleja ir atskaites un vienlaikus arī starta punkts. Tā iezīmē Latvijas olimpiskās kustības paveikto aizvadītajā darbības periodā un ataino galvenos uzstādījumus tuvākajai nākotnē. Pateicos visiem par paveikto un vēlu sekmes nākotnē. Valsts prezidents Andris Bērziņš. Sports ļauj izskanēt Latvijas vārdam pasaulē. Sports nes mūsu valstī medaļas un kalpo par iedvesmu katram. Lai mums visiem veicas un izdodas, lai Latvijas vārds skan pasaulē, lai skan Latvijas himna, lai klīvos retumbās sapnēs karos. Kopā mēs varam vairāk un labāk. Ņemsim vērā šo ticējumu un arī vēlējumu vienlaicīgi, lai mūsu sportistiem veiksmīgi starta Sočos. Latvijas Olimpiskā komiteja ir noslēgusi oficiālu līgumu ar ASV kompāniju Carton Tours par to, ka minētā kompānija būs oficiāli biļešu izplatītājs Soču Olimpiskās spēlēs. Tas, kas mums interesē kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju, ir balstoties uz šo salīdzinot detalizēto informāciju, tikt skaidrībā ar to, kāda veida strateģiskās investīcijas, kuros virzienos būtu vislabāk veikt. Un lai tas varbūt arī nebūs tikai tādi vārdi, es tad nodošu šo te dokumentu. Es tiešām ceru uz to, ka mēs kopā strādāsim. Man gribētos, ka mēs salīdzinoši ātri un strauji tiekam skaidrības, kā mēs tālāk darām sporta infrastruktūru. Bet, jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka šodien ir vēsturiska diena Latvijā, jo mūsu atbildīgais ministrs ir pareizi saprat no ziņu aģentūrām un izplatītajām ziņām šodien paraksta vēsturisku memorandu par Latvijas iesaistīšanos kosmosa izpētē. Tā kā es domāju, ka visas tās lietas, tādas tīri iezīmētās, par kurām mēs runājām šeit šodien, tiks diezgan ātri un vienkārši atrisināts, un es gribu izteikt nobeigumā cerību, ka vispirms mēs viņus risināsim šeit pat uz vietas Latvijā, kopīgi darbojoties un kosmosā, uz Marsu un citur mazliet pēc tam. Paldies par uzmanību! Ir tā, ka no šī rudens ir pavisam savādāka dzīve sākusies, un varbūt to nemaz tik strauji nemaz nevar redzēt, bet šīs pārmaiņas ir ļoti kardinālas, un es ceru, ka viņas arī būs neatgriezenes, un šie soļi, protams, kad gadās arī uzsist punus, bet tie, kas neko nedara, nekas arī nesanāk. Es ceru, ka mums visiem kopā izdosies. Paldies!